Nav pārsteigums, vai ne? Tieši tā, Young.LV ir izdevusi vēl vienu vasaras numuru, sadarbojoties ar Geto Games. Tajā Faņķis stāsta par to, kādi ir Geto Games projekti, motivācijas, kādas viss notiek un kādas kļūdas pieļautas un kas vispār notiek ar Geto Games. Un Anton, kāpēc tas Faņķis? Почему именно Фантик? Ну, в итоге получилось, что это основалось от моего имени. Антон, от имени Антона основалось Антик. Ну и, конечно, там в моем дворе не нужно было долго думать, где я жил в Резекне, да, и ребята приложили впереди букву F, и так получился Фантик. Так что очень-очень простая и короткая история, как это вышло, просто это развивалось там пару лет. Atbildot uz jūsu jautājumu, kāda ir panākuma atslēga, šobrīd es nemāku pateikt, jo es vēl tikai daru un strādāju, lai par kādu kļūtu, tāpēc, bet man liekas, ka viena no panākuma atslēgām varētu būt, ka tev ir jābūt pašam. Un zvaigžņu cīņa ir klāt. Futbola karalis Antons Semeņaks un florbola titāns Kārlis Dārznieks. Kurš no viņiem ir labākais? Jo mēs zinām, ka viņi abi ir ļoti labi sportisti. Un šajā numurā būs speciāla rubrika Tērzēto. Tajā būs stāstīts, kādi sportveidi ir populāri citās valstīs. Piemēram, Austrālijā tas ir surfings un Somijā, piemēram, tas ir hokejs. Bez dejām nevar iedomāties savu dzīvi. Tā sev pasniedz Geto Games dalībnieks Rusija. Emocijas, garstāvoklis un noskaņojums ir galvenais, kā tu kusties uz šīs deju grīdas. Gribu uzzināt vairāk par Geto Games, tad tieši šis numurs radīs tev. Pielikumā arī ir Geto Games kalendārs, lai tu neplēs garām nevienu getiņa pasākumu. Nāc un apskaties, kas šeit īsti notiek. Tad jau tiekamies septembra numurā. Peace!